Labvakar, es esmu Danata Grīnfelda no Muzeja Latviešu pasaulē. Aicinu visus ieņemt vietas. Es sāku ļoti precīzi laikā, tādēļ, ka mums ir skatītāji arī tiešraidē, un lai jūs nemulsina tas, ka es runāju divos virzienos. Sākumā uzrunāšu tos, kas ir šeit uz vietas. Man prieks, ka jūs esat ieradušies. Mēs esam satikušies par godu mūsu jaunajai izstādē, kur mums tepat blakus ir redzama, un tā ir veltīta Jāņa Šternberga grafikas darbnīcai, kur darbojās Fišbakas bēgļu nometnē no 46. līdz 49. gadam. Un tieši tādēļ mums šodien ir uzaicināts īpašs lektors, mākslas zinātnieks Jānis Kalničs, kurš pašlaik gatavo monogrāfiju ne tikai par šo posmu, bet vispār par Jāņa Šternberga māksliniecisko darbību, ja tā pareizi saprotu. Bet sākumā vēl dažas tādas praktiskas lietas gribu pateikt, ka, lai nemūs tie, kas ir šeit, ka mēs ar ekrāniem tad tā manipulēsim, savukārt tie, kas mūs skatās tiešādē, es jūs aicinu aktīvi piedalīties, rakstīt komentārus un jautājumus Facebook komentāros, jo es savukārt viņus tad varēšu vēlāk uzdot mūsu lektoram. Mēs šeit pavadīsim aptuveni stundu un novēlu visiem interesantu skatīšanos. Es uzreiz ieslēgšu ekrānu. Jā, labvakar. Prieks redzēt tik daudzgalvainu auditoriju, tik gaišā dienas laikā, mazliet nomaļā Rīgas vietā. Es mēģināšu apmēram pusstundas laikā pastāstīt svarīgāko, kas attiecās, manuprāt, uz šo izstādi no Jāņa Šternberga. Un droši vien pirmais komentārs, pirms doties tālāk, viņš patiešām bija Jānis kā īsti kurzemnieks, līdzīgi Jānim Rozentālam, nevis kaut kāds Jānis. Savukārt man interesi par Fišbakas bēgļu nometni sākās pagājušā gada vasarā, kad rakstot grāmatu par Jāņa Šternbergu, Liepājā uzgāja šo vēstulīti, kurā Kalamazū Jāņa Riekšņa Latviešu studiju centra bibliotekāra Maira Bunģa atvainojas Ērikai Šternbergai, ka viņa jau labu laiku atbildēs par to, ka saņēmusi dāvinājumu, kurš diezgan pamatīgi uzskaitīts tālāk, un galvenokārt runa par to, kas izstādīts no manis pa kreisi, vai jaukajā izstāžu zālē, un ļoti gaumīgi izstādē, tātad Fišbakas grafikas studijas darbiem, saskaitot tik no kura autora un dažādas citas lietas. Meklējot mazliet tālāk, es vispirms nonācu pie izcils grāmatas Fišbakas viršos, kur izdots pirms teju vai 20 gadiem, kas autors ir redaktors Ansis Polmers, kur ir viena no nopietnākajām grāmatām par kādu no pēckara Vācijas bēgļu nometnēm, ļoti kārtīgiem pārpublicējumiem, ļoti kārtīgiem atmiņas stāstiem, kas, protams, bija ļoti derīgi manā tālāk darbībā. Tad tikpat veiksmīgi atceros bibliotekā arhitekta Artūra Damrožas mūža beigās izdot grāmatu, attēlu vai imidžis, kurā ir diezgan daudz viņa ap 100 izturēt krāsainu kolāžu, un blakus tām arī Fišbakā radīt pogriezumu. Un tad savukārt pārlūkoja dažādus avotus, apmēram pārnedēļu laikā nonāca pie Sarmas Liepiņas mužnieces, kur man uzticēja faktu, ka pirms to laiku 5 gadiem, jau 5,5 gadiem, visa šī kolekcija, ko es meklēju dažādās pasaules malās, Latviju ieskaitot, atrodas Latvijā, ka tā ir nodota Muzeja pētniecības centram Latviešu pasaulē. Un tad savukārt bija reta unikāla iespēja pārlūkot šo kolekciju. Bija apmulsis, redzot kaut ko tādu, principā nezināmu, labi sakoptu, visticamāk, ka pats Jānis Šternbergs šo darbus, kad bija paņemt līdzi no Vācijas uz Ameriku, bija kārtīgi noformējis rokas lējumu papīrā un izskatās ļoti glīti. Un tad savukārt daži vārdi par Jānis Šternbergu, par kuru visticamāk neviens neko daudz nezina. Šeit ir viens no datiem attēliem, viņš nebija no tiem, kas ļoti fotografējās, tad viens glīts attēls no 40. gada janvāra, daži mēneši pirms padomju okupāciju. Daži uzņēmumi jāpievērš viņam, bet tam, ko plāksnē attēla augšējā pusē, kurā viņš kaut ko dedzina, kaut ko kodina, visticamāk nodarbojās ar grafikas tehnikām. Tā laika viņš ir diezgan vecs. Viņam bija 40 gadi.
Viņi dažus mēnešus pēc okupācijas saņēma atzinības krustu, droši vien galvenokārt par savu darbību valsts vērtspapīru spiestuvē. Un te ir mazs ieskats visā tajā, ko viņš paspēja padarīt, līdz devās trimdā. Tur ir diezgan daudz pasmagu, atsevišķi šeit viņam pašam, daži šeit kopā ar kolēģiem. Tur ir diezgan daudz ulmaņu portretu, šķiet pat vairāk nekā pušgrafiķis, ja nevienīgi Rudolfs Liberts. Uzgleznoja tikpat daudz, gan krāsainā portreta maz atšķirīja tā, ka Liberts portreti lielā mērā gājuši bojā, tad savukārt Jāņa Šternberga ulmaņu portreti dažādās tehnikās, vairākgrabumā, litogrāfijā un citās, kas parasti rotāja dažādas jubilejas izdevumus vai absolventi ir vidusskolu beidzot. Daudz no tiem ir izplēti, bet noteikti kāds eksemplārs viens palicis pāri. Viņš tāpat arī darināja. Grāmatu vākus, 2 paraugi, viens skalbas krājums un viens, man liekas, atbilstošs vākus Aleksandra Grīna, Vēsiet puteņu 2. daļai. Viņš darināja plakātus. Te ir, manuprāt, viens no efektīgākajiem, kas mudina apmeklēt Briselē izstādi. Viņš bija ļoti labs zīmētājs, tāds viens līdz šis te Pudvīša profils no viņa 70 gadu jubilejas laikiem, kad bija domāts pārvērst gravīrā. Var gravīrā, bet palika nerealizēts, savukārt viņš Šternbergs izvadāja līdzi trimdai, un tas līdz ar viņa krājumu, ģimenes krājumu, jo arī viņas sievas Ēriks darbi nonākuši Liepājā, pašlaik atrodas tur, un droši vien, ka īpaši vērts ir aiz simtplata naudas zīme, vairākiem pirmkārt viņas nav daudz, otrkārt tā ir pēdējā, ko paspēja izdot pirms padomju okupācijas, un tos atšķirām daudzām iepriekšējām drukāja Latvijā, nevis Anglijā, kā tas bija ierasts iepriekš. Droši vien, ka runājot par Jānu Šternbergu, ir vērts pieminēt, ka viņš kādu brīdi, viņam bija iespēja kādu brīdi Latvijas Mākslas akadēmiju vadīt grafikas meistardarbnīcu, bet, lai viņš pie šī amata tiktu, vispirms padomju okupācijas laikā, beigajā gadā, no tās bija jāatlaž iepriekšējo vadītāju, viņa kolēģi Kārlu Krauzi, kas šo darbnīcu vadīja no 1938. gadu, kad to savukārt pamet Rihards Zariņš. Un tātad jūs priekšā ir viens un tas pats mākslinieks, viena no tām fotogrāfijām un Jāņa Šternberga zīmējumā, ar kuriem Vācu okupācijas gados parasti tika ilustrēts, laikāk tevi pēdējā lapus, veltot mazu sleju Latvijas kultūras darbiniekiem, un to arī papildinot ar kādu latviešu mākslinieku zīmētu portretu. Oriģināls, manuprāt, nav saglabājies. Un tātad pēc tam, kad mainījās okupācija varas un padomju varas vietā Latvijā saimniekoja nacistiskā Vācija, 1941. gada rudenī tika sarīkot neliels konkurss Latvijas Mākslas akadēmijā, kurā piedalījās arī 2 citi grafiķi, Valdemārs Kraustiņš un Edvards Zenis. Jānis Šternbergs šo konkursu vinnēja. Uz nepilniem 3 gadiem kļuva par Latvijas Mākslas akadēmiju docentu un grafikas meistardarbnīcas pienākumu veicēju, pat nebija īsti formāls vadītājs. Un tad savukārt pēc 3 gadiem pieņēmis pēdējos diplomandus 44. gada rudenī, precīzi datumu pagaidām nezinu, kā daudzi, pamatot baidīt no padomju armijas un tāda neģela atgriešanās, uzsāk bēgļu gaitas, kas beigās kopā ar ģimeni, gan sievu Ēriku, arī tāda tikpat kaizmirst latviešu mākslinieks portretīs gan ar savu dēlu, nonāca Piļbaks ciematā, kas nu jau ir ieaudzis Nirnbergas pilsētā. Savukārt viena no latviešu UNRAS vai apvienoto nāciju organizāciju palīdzības rehabilitācijas aģentūras nometnē Fišbakā, amerikāņu zonā darbojās kopš 1945. gada sākuma. Sākotnēji visai nemaigo teritoriju, kā tās iemītnieki parasti piemin ar viršiem un datām priedēm, pielāgot dzīvošanai. Vecās koku dzīvoja barakas labiekārtoja, jaunas uzcēla, izveda vairāk nekā 200 ģimenes dārzeņu. Nometnē, kuras vecākais bija komponists Jēkabs Poruks, dzīvoja ap 1500 latviešu bēgļi. Jau pēc gada tajā darbojās bērndārs,
Kārlis Kauls vārdā nosaukt ģimnāzija un pamatskola, baznīca, kori, drāmas kopa, biblioteka ar 2000 sējumiem, grāmatu apgāds un daudz kas cits labs. Šajā nometnē, tāpat kā daudzās citās valsts bēgļu nometnēs, bija nonācis neviens rakstnieks, aktieris, mākslinieks, mūziķis, augstskolas pasniedzējs. Laikā, kad bija diezgan tīks, jo ikdienas vajadzības bija nodrošināts, bet īsta darba iespēja nebija. Pieticīgi pirmajos pēckara gados itin darbīgi kultūras dzīve. Tā iesaistēja tie, kas visticamāk ieredzes apstākļus mākslā pievērtos mazāk. Jo 1945. gada 12. augustā tika sarīkot Latvijas kultūras dienu, ko pavadīja lietišķās un tēlotās mākslas izstādes, dziesmu un deju koncertu. Savukārt tēlotās mākslas izstādē piedalījās ne tikai Jānis Mēriks Šternbergi, bet arī Nora Zapša, Miķels Geistauts, Jānis Arnīts, Frīdriks Vīks, Igaune Helda Sudara, un savukārt tika izstādīti tie mākslas darbi, ko bija paņēmuši līdzi bēgļu gaitās devušies. Nākamajā gadā šeit pat tika sarīkota Frankfurta novada dziesmu diena, regulāri tika spēlēts teātris, tika sarīkots izstādes gan pašiem, gan kopā ar igauņiem vai lietuviešiem vai poļiem, un būtībā šī darbība bija itin aktīva. Un savukārt šajā nometnē gandrīz tādu pašu laiku, kā Mākslas akadēmijā, 3 gadus Jānis Šternbergs vadīja 1948. gadā izveidoto grafikas darbnīcu, tad līdz pat 1949. gada vasarai, kad pamazām nometne slēdza, kad tās iedzīvotāji pārcēlas uz Amerikas Savienotajām valstīm vai ko citur. Faktiski jau darbnīcas izveidošana sākās mazliet ātrāk, drīz pēc nometnes izveidošanas, kad pulciņš jauniešu un vairāk gados veci cilvēki grafiķi uzaicināja rīkot priekšlasījumus par mākslu, kuras, kā tiek rakstīts avīzēs, 2 nedēļu noturēja Mežmalās, tāds slimnīca un nometne brīvā dabā. Līdz ar to, kā pārunām, bijusies vajadzēja pēc praktiskām nodarbībām, un tad trūkstot pirmētiem materiāliem, Šternbergs no krāsainiem papiem izgatavoja gleznas elements, ko klausījiem nācās pārvērt pabeigtā kompozīcijā. Savukārt 1905. gada novembra vidū Fišbaks nometnē uzsākt darbību zinātniskie kursi, kur nokļuvušie kultūras darbinieki, augsto pasniedzēji, lasīja sev un kultūrai tuvas tēmas. Tostarpā Jēkabs Pauļs lasīja par mūzikas izstrādi, arhitekts Jānis Ucmans iepazīstināja arhitektūru, teologs Edvards Dzicāns ievadīja reliģijas vēsturē, mācījās auklēt gulbus ētikas jautājumos. Literatūras zinātnieks Kārlis Kākniņš apskatīja 19. gadsimta 9. laikā latviešu literatūrā, dzejnieks zināja Lada pievērsās dažiem līrikas jautājumiem, un savukārt manas lekcijas galvenais vadonis Jānis Šternbergs pārlūkojas ar tuvākos mākslinieciskās radīšanas jautājumus, vienlaikus arī nolemt izvērt grafisko darbnīcu. Un šī tā uzsāka savu darbību visām konkrēti 1948. 20. maijā. Tās mēģina izaudzināt grafikas un grāmatu iespiedējus, un tā sāk savu darbību kādā koku barakā, kur tā tika atvēlta tukša telpa, kurā gandrīz viss bija jāsagatavo pašiem. Savukārt dažas trūkstošās lietas tika iegūtas un nomest Latviešu komitejas palīdzību vai ar ziedojumiem. Citādi izveidot vienā stūrī kaktiņu pašam studijas vadītājiem. Šai darbnīcai bija nopietna, praktiski ievirzīta programma, kas bija tuva Mākslas akadēmijas grafika meistara darbnīcai, un šeit pat drusku plašāk par to vismaz praktiskā ziņā. Tajā mācīja burtu zīmēšanu vēsturi, rotājumu rakstu, plakātu, sacerēšanu zīmēšanu, iepazīstināja iespējām tehnikām un fotomehāniskiem paņēmieniem. Viņi devās studijās ekskursijās uz skriestuvēm, griez koku un linolejā, darināja kokgrabumus, litogrāfijas, asējumus, vara grabumus, iekārtoja grāmatas, mācīja grāmatas iešanu, zīmēt, gleznot, krāsu teoriju, mākslas vēsturi, mākslas filozofiju, katrā ziņā diezgan apjomīgi. Protams, ka daudz kam no tā, kas bija iecerēts, pietrūka materiālu, sākumā pat nebija tušs pudelītes,
bet, kā atcerās Čikāgā dzīvojušais, šeit vienīgais šīs grafikas darbnīcas audzēkņu Ojārs Steiners, viņš atcerās, un par to paldies Mārai Sīmanai par garām telefonu sarunām pēc izstādes atklāšanas ar Ojāru Steineru. Viņš atcerās, ka Sternbergs ir bijis ļoti talantīgs cilvēks, kas labi pārzināja grafikas tehniku, un ka viņš pats ir spējis sagādāt tādas lietas, kas bija grūti pieejamas, kā litogrāfisko akmeni, un visai praktiski cilvēks būdams, prāt uzturēt sakarus arī ar amerikāņiem. Pati darbnīca atradās kādā barakā Rīgas ielā, kā tās tika sauktas, līdzās apavu darbnīcai un frizētavai. Tās plašums nemainījās turpmākajos 2 gados, tomēr tajā tika iekārtot nedaudz vairāk darba vietu. Tā atradās 7 galdi, līdz kuriem bez logiem novietot blāvs papīrs, lai sadalītu saules spilgtumu vienmērīgi. Un savukārt, kā jau teicu, stūrītī bija kaktiņš arī pašam māksliniekam. Savukārt pēc 3 gadiem darbnīcas iekārta jau tika salīdzināta ar rāvu autovezumu, un esot labi iekārtot darbnīcu, apmeklēt pat kāds polis, lepsē kā īsti iekārtojam priekšzemju grafikas studiju. Telpu trūkuma dēļ tajā sākotnēji uzņēma tikai 5 audzēkņus, Arturu Damrozi, Jānu Eglīti, Andreju Kreišmanu un dažus gadus jaunākie Imants Trautmanu, Edmundu Lāci. Studisti bija gan dažādi pēc vecuma, gan ar dažādu mākslas pieredzi. Un tad droši vien ir vērts pieminēt arī to, ka valdīja diezgan stingra kārtība, kurā Jānis Sternbergs kārtīgi reģistrēja, cik stundas tika nostrādāts, un neattaisnot stundu apmeklēšana tika rūpīgi piefiksēta. Droši vien, ka viena interesanta lieta ir audzēkņu dzīves stāsti, kur 4 paraugi ir arī eksponēti izstādē. Droši vien jāatcerās, ka šādas lietas mācīja Mākslas akadēmijā, pats Jānis Sternbergs ļoti līdzīgi kaligrāfijas paraugu veltīja Reinim Kaudzītam, atvainojot, studēt Mākslas akadēmijā, pirms apmēram 20 gadiem. Un tātad vecākais, ticamāk, no studistiem bija Arturs Damrozi, kas bija pamācījies mazliet Mākslas akadēmijā, ar otro piegāju iestājies arhitektos universitātē, un savukārt kādu laiku uzskatījis jau par labu zīmētāju, mācoties Valdes Zālīša pamatskolā, kur viņam zīmēt mācīja Ernests Vēlāns, bet savukārt par labu viņš uzskatījis jau tikai tik tālu, kamēr viņam 6. klasē Vēlāns pavēstīja, ka skolā kāds ir labāks par viņu. Tas bija Kārlis Padeks, kas mācīja turpat līdzās, un kā viņš pats raksta, te man pirmo reizi mūžā aplausa ragus. Savukārt mazliet jaunāks bija Edmunds Lācis, kas kādu brīdi mācījās Romanas Lutas studijā. Savukārt pēc tam darba dēļ, to starp arī vadot uzņēmumu Šīfers, mākslas nodarbības viņam nācās pārtraukt. Savukārt pēc tam jau nonāca Fišbahā, viņš varēja atkal ķerties pie mākslas. Un savukārt viņa akurātumu apliecina šī lapiņa, kuras autors nav viss GD, kā rakstīts, kā uz tās dukāt, bet ir vienkārši ar to domāt grafikas studija, bet tāda savu veidu uzsaukums vai savu veidu ticības apliecinājums, kas tika izdot 10 000 eksemplāru tirāžā, latviešu stāja svešumā, un kurā ir Edmunda Lāča rakstīts teksts, un savukārt Jānis Sternberga ierāmējums. Vēl jaunāks bija Imants Trautmans, kas Vācu okupācijas laikā mācījās Valsts tehnoloģijas celtniecības nodaļā, un kur sevišķi interesē grafikas pamatiem, kā viņš raksta, dibinātā zinātnes, kā tēlšā ģeometrija, analītiskā ģeometrija, brīvroku zīmēšana, un savukārt nonāca Fišbahā, viņš pievērsās jau tēlotāju mākslai. Arī Gastons Ērikls bija mazliet mācījies Rīgā mākslu, apmeklējot Leo Svempa studiju. Savukārt lielākā tiesa, pat laikam tā ir jāsaka, bija tikpat veci kā Jāņa Sternberga dēls. Tad dzimuši 1927. gadā, kad studiju uzsāka savu darbnīcu, viņiem bija nepilni 20 gadu, un tādi bija vairāk. To starpā Jānis Eglītis, kurš pavisam vienkārši raksta,
No sākuma nometne nedarīja neko. Tad savukārt atvēra studiju, viņš sāk nodarbs ar mākslu. Tikpat vecs bija Ojārs Šteiners, par ko mēs parunāsim vēl vēlāk, tieši tāpat kā arī diezgan pazīstams glaznotājs cīņas laikā viestāts aizstāts. Ir arī nonākuši līdz mums vairāki nometnē darināti fotoattēli, kur autors ir labi pazīstams latviešu fotogrāfs Edvards Krauts. Savukārt neliela problēma ir, ka nav zināmi audzēkņi, kas bieži vien pulcējās ap Jānu Šternbergu, bet ļoti ceru, ka ar Ojāra Šteinera palīdzību vismaz daļa no tiem tiks noskaidroti. Mazliet par mācībām. Tad sākotnēji mācību studijā ritēja vairākā daļās, no 8 līdz 12 viņi mācījās, pēc tam savukārt veica dažādas praktiskās momentus vajadzībām, un savukārt, ja palika brīvs laiks, taisīja to, ko paši vēlējās. Un ir vērts arī pieminēt, ko tad darīja studijas audzēkņu nometnes vajadzībām, bez jebkādas atlīdzības. Tātad tie bija plakāti sarīkojumiem, apmēram 16 katru mēnesi. Tie bija gatavošanās pieminētiem dziesmu svētkiem, izbūvēja svētku laukumu, izgatavoja plakātus, uzrakstus. Viņi gatavoja arī izklāstu nometnes iestādēm, gatavoja ielu uzrakstus, ja tās vēl saukt par ielām, izgatavoja slimnīcēs vadu tabulas, vadītāji radetnieku lekcijām izgatavoja šablonus, ar ilustrācijām, literatūras apgādām pārzīmēja ilustrācijas skolas grāmatām, uztaisīja metus mirušajiem profesoram Zicānam un māksliniekam Jānim Arnītēm, viņa kapu pieminekļiem, darināja lielu izmēru portretus, zinātnieku, rakstnieku, arī darbinieku piemiņas vakariem, izdaiļoja skautu nometni, projektēja ēdam telpu, zīmēja valsts ģērboņus, 8 novembra svinībām, piedalījās teātra dekorāciju izgatavošanā, un cits starpā arī viņa darbus noderēja Fišbaks latviešu laikraksts veids pirmās lapus rotāšanai. Un, protams, ka no tā viss nav palicis pār pat kā nekas, izņemot to, kas atrodas no manis pa kreisi jaukajā izstāžu zālē. Daži paraudziņi, jo tas nebūtu nav viss, kas atrodas latviešu pasaulē kolekcijā. Tajā ir nonākusi arī plīts dāvinājums, ko rotā Jāņa Šternberga gravīra, koka pucītis ar grebu un savukārt 19 zīmējumi studijas, 19 iespēju grafikas parauga vai kokgrabumi, kas tika uzdāvināti nometnes komendantam Fredrikam Konīkam Paueram, kurā atkal var redzēt paša Jāņa Šternberga kaligrāfijas parauga ar viņa visai glīto rotājumu, bet arī tie ir nonākuši šeit pat. Ir vērts pieminēt, ka īsā darbības laikā Fišbaks nometnē grafika darbnīca paspēja sarīkot 2 izstādes, kurām plakātus darināja audzēkņi. Pirmkārt, 1947. gadā pavasarī nometnes vingrošanas zālē tika atklāta pirmā izstāde, kuras plakāts rotā visai izteiksmīgs Artūra Damrodes pavasarā uzplaukuļus puķes pārsteigts zirgs. Savukārt otrās izstādes plakāta autors ir daudz ekspresīvākais Ojārs Šteiners, kurā var pazīt pat vienu priekšmetu grebu, par otrs priekš, lai paliek katram viņa fantāzijai. Un tad droši vien ir vērts pieminēt, ka Arnolds Sildeks, droši vien labi pazīstams glaznotājs, bet vēl vairāk pazīstams kā Trīmas mākslas izdevuma Latvijas mākslas redaktors, kurš arī ir aprakstījis un recenzējis vairāk no šīm izstādēm. Viņš piemin, ka līdz ar citām tehnikām tika arī izstrādīt Tildenā vadagrabuma tehnika, kā arī manuprāt, būtiski Šternberga pedagoga iezīmi, ka Šternbergs bija ļoti saudzīgs pret saviem audzēkņiem. Principā neuztiep viņiem to, kādā veidā varētu strādāt, par ko arī liecina darbi. Un savukārt Ojārs Šternbergs papildina, ka Šternbergs situāciju nevarēja diktēt, jo tie nebija nekādi bērni. Un savukārt arī piemin to, ka viņam
citējoši Steiners, bija svarīgs gājiens tehniski, nevis stils svarīgs. Un lielā mērā man tā šī ir vērtība, atšķirībā tā, ka, ja bieži vien kāda Zadiņa audzēkņi Latvijas Mākslas akadēmija ļoti līdzīgi, stilistiski, bet ļoti noderīgi valsts vērtpapīra spiesto darbībā, tad Fišbakā viss bija nedaudz savādāk. Un tad paši studistu darbi. Viena no interesantām lietām, gan mākslinieki, gan vēsturiski, ir nometnes skati, kuros redzams gan baraks, kurās cilvēkam jādzīvo 3 gadi, gan arī iecienītie un visai bieži pieminētie koki, tātad priedes paraugam, viestara aizstāt, oriģināla asējums vai oforts. Šiem pašiem motīviem ir pievērsies arī Jānis Eglītis, un savukārt viņa tādus vērtē, tādu no Cildaks vērtē, viņa tuvību dabai, savukārt nevienmēr par veiksmīgi atzina sižetu un tematu izvēli. Ļoti atšķirīgi stilistiski ir Artūrs Damroze, bet domāju, ka viņa brīži nedaudz erotiskie, brīžiem vienkārši veikli graktie darbi, arī visai būtiski lieta, ko viņš šķiet patika atcerējās mūža beigās. Vēlreiz viestos aizstāts un viens viņa litogrāfijas paraugs labajā pusē, savukārt kreisajā pusē šķiet pēc tām ēkaņu augšējā attēli tapuši Nirnbergā, kurā visticamāk studisti arī laiku pa laikam devās šo to skicēt, lai pēc tam pārvērst grafiskos darbos. Savukārt viņi vērtējot, Arnolds Sule pamatot atzina, ka šie darbi, kad darināti bez pretenzijām, valdzina ar savu drosmu un ar savu vienkāršību. Un savukārt un pats aizstāts jau mūsu otrajā pusē atzina, ka Fišbakā ir izkots visās grafikas tehnikās, bet īpaši aizrāvies ar augsto adaptu. Visinteresantākā personība, visoriģinālākā personība starp studistiem ir Ojārs Steiners, kas tolaikā liecina šie darbi, mazliet izskatās tādi, kā tapuši drīz pēc Pirmā pasaules kara vai 30 gadus agrāk, kas tolaikā pats saka, bija aizrāvies ar Eduardu Munku, Žoržu Ro, Ludvigu Kirchneru un citiem ekspresionismam tuviem darbiem. Paraudzījis 2 linogliedumi. Savukārt par zināmu atšķirību no paša ļoti akurātā un savā ziņā akadēmiskā Jāņa Šternberga liecina arī tas, ko raksta Arnolds Sildaks, kurš viņu nosauc par meistaru nemieru bērnu, vēlam raksturo šīs atšķirības ar abiem jauno 20 gadus veco mākslinieku un pieredzējušo pasniedzēju, vienlaikus atzīstot, kā viņi darbos ir gan spēcīga fantāzija, gan plaši izteikti virzīti izteikti. Un cits starpā tad arī daži paraudziņi no Ojāra Steinera pogrebējuma litogrāfijas, Ojāra Steinberga darbiem savas adatā, un kā viņš pats joprojām atzīst, ka viņam svarīgāk ir līnija, bet, protams, ka šī līnija arī ietver kaut ko tādu, ka redzēt bēgļu gaitām, pieredzēto bēgļu gaitās, varbūt ir kādu atgādina izrasto vilcienus, tātad runājot par tiem 2 darbiem, kas ir, kā jums sanāk, laikam labajā pusē. Cits starpā interesanti ir vēl daži Steinera paraugi, kurās katrā ziņā par izteiksmes un par zināmu drosmes trūkumu nekādi nevar. Un žēl, tāpat laikā ir visai oriģināli un joprojām stipri izteiksmīgi. Savukārt vērtēt Gastonu Ēgli uzmanīgi. Sildaks piemin, ka viņš ir ļoti līdzīgs kādam citam izstādes dalībniekiem, vārdā nenosaucot, visticamāk, ka tas bija tieši tas pats Ojārs Šternbergs, kuram bija grūti, varbūt nemēģināt sekot, un iesaku viņam pievērsties pamatīgākām dabas un figūras studijām. Savukārt maz zinām personība ir Timofejs Jevdokimenko, vēlreiz paldies Ojaram Steineram, kurš atcerējās, ka šis ir bijis padomju armiju iesaukts Ukrainas, kas cīnījies
41. gada vasarā pie Liepājas, tad palicis Gūstā, Vācu Gūstā, nonācis Gūstā Latvijā. Savukārt kara beigās bija nonācis Vācijā, uzdevās par latviešu, negribēja redzēt Padomju Savienībā, un tad savukārt pievērsās šajā laikā mākslē, grafikai, šeit gadījumā mazliet ilustratīvi, bet tāpat laikā diezgan cerīgs skats, kur autors ir minētais mākslinieks. Savukārt, kā mazāk interesantāk, oriģinālāk pieminam Imants Strautmanis ar dažādu tehnikā darinātiem, visai standartizētiem darbiem. Pieminams kādreiz populāro piltens prāģieru vadītājs Rihards Rolis ar tādiem diezgan akurātiem skatiem, par vairāk suvenīru attēliem, tas bija diezgan mīļi, Rīgas skatiem, tādi paši, kādiem Manslavs Eglīti darināja Vācu laikā Rīgā. Un savukārt par šo darbu ir zināmas neskat par autoru, jo starp Fišbaka studiju darbiniekiem, audzēkņiem bija gan Jānis Štadbergs brālis Edgars, gan arī viņa dēls Edmunds, kas paraksta Štadbergs, jūs saprast, kurš no viņiem. Savukārt šajā asējumā droši vien neizpauž tas, ko viņš pats teica par savu dēlu, ka dēls ir labi zīmējis karikatūras, bet, šis lai paliek kā viens no minējumiem. Izvērts ir pieminēt, ka Štadbergs pats visai daudz nometnē strādāja un iespējams pat bija drusciņ brīvāks no saviem daudziem pienākumiem, jo ticamāk, ka viņš, būdams Latvijā, nodarbojas vairāk ar dažādiem pienākumu izpildījušās brīvo mākslu, tikpat kā nemaz izstrādi piedalījās reti. Savukārt Fišbakā arī daži patstāju darbi tapuši. Viņš ir autors vairāk grāmatu ilustrācijām, droši vien, ka izteiksmīgākā un smalkākā no tām ir 47. gada latviskā laika grāmata, ko izdeva tāpat Fišbaks bēgļu nometnes izdevniecība. Vēl viens paraudiņš aploksne, kas tika dāvināts kopā ar studentu darbiem nometnes komendantu amerikānim Fredrikam Konekam Pauveram, un ir laimīgi nonākt Latvijā. Un tad viens paraudiņš no šiem, latviešiem pasaulē ir 9 darbi, tad Liepāja nonāca pilns komplekts, savukārt par šo visai glīto, smalko, pat eleganto darbu ir 2 varianti, kā to vajadzētu saukt. Oktobris kā grāmatā vai septembris kā ir parakstā. Droši vien tam nav īpaši būtiski, bet varat padomāt paši, ka jūs lasat vairāk grāmatas, kad iestājas tumšie vakari, tas ir labības lauku notīrīt un labības savērst klētīs. Savukārt par Štadberga mazāk zināmajiem darbiem var pieminēt viņa dažus no viņa pograbumiem. Un droši vien, ka Štadbergs, kas pats nebija skolots pograbējs, bet darināja šādas lietas, visticamāk, kara gados sāk darināt, kad ofots vairs asēns nebija pieejams, vienkārši ķimikālija trūka, plāksnes trūka, pievērsās šai demokrātiskajai tehnikai, 2 viņa paraudziņi, viens Ziemassvētku darbs ar Kristus dzimšanu, tādu smalku glītu harmonisku darbu, kas eksemplāri tika dāvināti arī amerikāņiem, un otru izvēlējos kā paraugu nometnes vecākajam Jāņa Poruka dēlam, Jākam Porukam darināt muzikālu grāmatzīmi. Savukārt, kas notika tālāk ar Štadbergu, tas, kā darbojās studijas, tas, kā bija iekārtota darbnīca, diezgan pamatīgi pārsteidza un izraisīja droši vien pamatīgu cieņu toreizējam Kentucky Universitātes prezidentam Hermanu Lee Donovanam, kas nonāca Nürnbergā, un kur arī Štadbergs mācīja glaznot amerikāņu zaudātiem, uzaicināja viņu uz Ameriku, kur viņš arī strādāja līdz pat pensijai, īsti nenovērtēts, jāatzīst gan, un tas savukārt izvēlēs, manuprāt, viena tāda paraudziņa no tiem Ziemassvētku apsveikumiem, kurš Štadbergs darināja savam labvēlim, uz katriem Ziemassvētkiem, parasti par brīvu, vēlāk arī dažus gadus par zinām samaksu. Šis varētu būt tas gadījums, kad pasaules teju vai fotogrāfisks darbs, bet tāpat laikā,
varbūt mazāk māksliniecības, bet savukārt apkurāts jau nu gan bez gala. Tad droši vien, ka ir vērts pieminēt arī šo glīto darbu, kas izstādīts tepat tātad darbs Solas jadatā, kad kārtējiem skatiem no Fišboks nometnes, kurā audzēkņi ar autogrāfiem pateicās savam skolotājiem, tātad pieminot, ka visticamāk, ka paies kāds laiks, pirms viņa veikums tiks novērtēts, pieļaut, ka šis laiks ir tikpat kā pienācis. Un tad savukārt, lai novērtētu to, ko darīja studijas Fišbakā un ko darīja Sternberga kolēģi Latvijā, pieminot kaut vai Arturu Rapini, pieminot kaut vai Pēteru Upīti, izgājās varbūt drusciņu vēlāks, bet savukārt, kuram ir ļoti zīmīgs nosaukums, kaut kas par puru pārveidošanu un upīšu iztaisnošanu. Protams, var salīdzināt Sternberga darbu ar Pēteru Upīti, bet mazā niantošana būtu tāda, ka Upītim tā bija tikai viena pamatnodarbība, tad Sternberga darbojas dažādās grafikas tehnikās, visai daudzveidīgi. Un savukārt Amerikā viņa dzīve nebija ļoti vienkārši, viņam mākslā atlika ļoti maz laika, bija daudz pienākumu mākslas departamentā universitātē, tam viņš īsti pievērsās tikai 60 gadu vidū, pāris lielāku formātu nosacītākiem darbiem, te viņš ir darbā pie vienas lielas dospieduma novilkuma. Visi ir apmēram šādi te nekrāsaini, bet diezgan nosacīti, tāpat laikā izien glīti. Savukārt, un lielāk, interesantākais ieguldījums mākslā ir tas, ko viņš pats sauc par smilšu zīmējumiem, kas nebūtu nav smilšu zīmējumi, bet tā tehnika viņš atklāja 60. gadu vidū, izmantojot alumīnija oksīdu un izmantojot līmes ūdeni, nejauši izveidojot noturīgu kompozīciju, kam viņš pievērsās diezgan aktīvi. Tās pirms izjaukļot nofotografējot un jau aiziet pensijā 70. gadu vidū pārvēršot sietspiedēs. Te ir daži paraudziņi, viens no tiem smalki imitē mizu, otrs savukārt rāda kaligrāfijas variantu drusku citā izskatā. Un pašā nobeigumā atliek pieminēt, ka tolaik tautieši viņi salīdzināja daudz pazīstamāko Viju Celmiņu, savukārt man tas mudina domāt ne tikai par cilvēku pamestām vietām, bet arī par apturētu mirkli, kā vērtību, nenotvērtā mūsdienu pasaulē. Tas arī viss. Ceru, ka nebija pārlieku gadi. Nē, tagad ir laiks jautājumiem. Es izslēgšu to prezentāciju. Dariet, vai jums vajag elektrību jautāt? Elektrība nav, varbūt jātāt, bet lai jūs paši varētu labāk redzēt citādāk. Man nevajag rādīt dāmas. Tā, šos noņemšu no. Vai ir kādi jautājumi? Esmu jūsu rīcībā. Apmēram 10 minūtes. 15. Tādas pašas svarīgākums jautājums. Jā, man radās zinkarības jautājumi. Viens jautājums, ir izdevies arī izveidot Fišbakas audzēkņu sarakstu, cik viņi kopā vispār bija. Principā ir šāds saraksts, to es neizstātu, tad atbilšu ar divas lietas. Tad Sternbergs pats sadala tos, kas beidz, un tos, kas nebeidz. Apmēram 10, ap 20. Bet viņi fragmentāri. Jo bija telpa ierobežota, bija tie apmēram 7 vietas, kur varēja strādāt. Un droši vien kādam apnika, viņš darīja kaut ko citu klāt, kāds nāca klāt, apmēram pusi no tiem, kas mācījās, pabeidz. Un tas savukārt otra lieta, ko varētu pieminēt, viņi vairs tikpat kā neviens nenodarbojas ar grafiku, bet šī bija šī iespēja šeit te. Daži gleznoja, kā aizstādes gleznoja, Damroz projektēja ēkas Kalifornijā, Steiners gleznoja, Ēkls gleznoja Austrālijā. Un man ļoti labi patīk tas, ko Steiners pastāstīja vienā pēdējām sarunām pirms dažām dienām, ka viņš nonāca Amerikā, viņam kolēģi ieteikuši, ka vispār vajadzētu šīs grafikas izstādīt. Viņš aizies glezniecību, tagad domā, ka droši vien būtu vērts grafiku kaut ko izstādīt. Un savukārt mans komentārs, to, ko es tagad neizstāstīju, manuprāt, šī ir laba izstāde, bet būtu pelnīt vēl lielāku izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, un droši vien, ka pati studija būtu pelnījusi audzēkņu vienu pamatīgu rakstu,
jo grāmatā tam tiek vēl tikai maza nodaļiņa, ko es daļēji pārstāstīju. Protams, ka tas pelnīs kaut ko vairāk, jo, protams, šī ir izcila lieta, ne tikai trimdas mākslas vēsturē vien, jo salīdzinot ar Latviju, un tur ir visa kā stipri daudz. Nu, jā. Nākošais jautājums. Nākamais ziņkārības jautājums, kas izriet no tevis teiktā, darbības iedalīt tajos, kuri vispār mācījās un tajos, kuri beidza. Tas nozīmē, ka viņiem tur bija arī tāda kā secīga izglītības programma, kas noslēdzās kādā brīdī ar... Es nezinu, kādā formā. Vai kā tekstā, vai bija meistardarbs jāiesniedz. Jā. Par šo nav tas nekur netiek pieminēts. Tā kā netiek pieminēts, un, protams, iespējams, ka Ojāram Šteineram viņš zina labāk, kā tas bija. Un varbūt, ka tas meistars tiks, kas netiek pieminēts, viņam ir saglabājies, bet domāju, ka nē. Pēc tā, ko es zinu, un, protams, ka trimdas presa ir fantastiski, tur visi aptrakstīti tik ārkārtīgi sīki. Tur tikpat kā visu var noskaidrot, vienkārši lasot Fišbaks nometnes avīzīti. Es domāju, ka bija programma, kuru viņi izgāja, aplēja, ka viņi māk to un to un to, saprot to un to un to. Un tad savukārt viņi tik brīvlaisti. Es to šādi saprotu pagaidām. Nodarbošanās raksturu būtu visnotaļ ticami, ka līdzīgi kā te ir kas cits tāds smalki nopratnes, ka viņiem varētu būt arī diplomi. Nav redzēti. Lūk, tie ir jautājumi, kādi varētu rasties, ja raktu šis lielais raksts. Viņi varēja viens otram gatavot diplomus, ko Šteinbergs parakstīja. Nu jā, tas iederētos. Tas iederētos. Tas iederētos. Lūk, tā kā var pajautāt vēl Šteinbergam. Es ļoti ceru, ka Šteiners, kas ir ļoti patstāvīgs cilvēks ar saviem stingriem uzskatiem, ka mēs vēl turpināsim dažus jautājumus skaidrot. Jā. Tas varētu būt. Un tad vēl viens arī ziņkārības jautājums, kas izriet no visiepriekšējā. Puiši vien, vai kāds meitenes arī? Bija, bet viņas nebeidz. Un savukārt to, ko Šteiners raksta par sievietēm, kas tur mācījās, es atļaušos. Ja nu katrai pa vienai atsevišķi, visām kopā nē, jo viņš ir ļoti izteiksmīgs un savukārt es domāju, ka viņš pārspēja droši vien tos teicienus, ko lieto viens otrs mūzikas akadēmijas pedagogs. Viņi joprojām ir ļoti skaisti, tēlaini, viegli iztēloties to, kā viņš apraksta sievietes, to es atstāšu. Ārpus ierakstu. Vai ir zināms, kā varēja kļūt par tās darbnīcas vai studijas dalībnieku? Nezinu, visticamāk vajadzēja gribēt. Vietas ļoti maz. Es pieļauju, ka tur nometnē bija tik daudz kā ko darīt, ka bija izpildīt vai spēlēt teātri, vai dziedāt, vai rakstīt dzīvoļus, vai ar meitenēm amizēties, vai mācīties radiotehniku, vai angļu valodu mācīties, vai gatavoties, vai mācīties autovadītāju tiesības. Tad šie bija, visticamāk, ka tie bija tie, kas vēlējās, un droši vien, ka tie, kas nevilka to, tie pēc dažām dienām vienkārši beidza to nodarboties. Es pieļauju, ka tas bija tīri praktiski jālūdz. Bet par to Šteineru, tātad viņa dēls ir dzīves, kas ir vēl dzīves? Viņš ir pats dzīves, viņš Čikāgā joprojām dzīves, viņam ir knapi, viņam ir 1927. gadā lūkšana. Viņam ir 97. Jā, viņš ir tas pacāk nekā mēs. Viņš vēl dzīvo Čikāgā? Viņš vakar vēl dzīvoja par šodien. Droši vien, ka viņš joprojām dzīvo un turpinās dzīvot, kur viņam jāsteidzās. Viņš jau strūstēs. Jūs labāk par mani par Šteineru izstāstīt. Tas, ko es varētu varbūt paskaidrot, varbūt par tām nometnēm, cilvēki jau tajos laikos staigāja. Tas nometnes pakāpeniski slēdz. Daži tie cilvēki varbūt pat nedzīvoja nometnē, mākslas nometnē bija kā kilometrs prom. Un tas ir viens iemesls, kāpēc varbūt visi nebeidza vai kā. Un otrs, ka viņiem bija jābrauc prom. Bet pirmie gadi jau bija mierīgi no 48 līdz 49, un tad tikai sākās izceļošana. Tas jautājums bija tieši tādā mākslas izglītības kontekstā, vai tas bija iecerēts kā process ar sākumu un nobeigumu, lai vienkārši viss nodarbojās, vai katrs tur kaut kādā stadijā. Es ļoti pieļauju, ka amerikāņi apstiprinātu mākslas programmu nebija, kur kāds amerikāns uzspied zīmolu, kad viņi tur darboties, ka ticamāk tad bija bišķi brīvāk. Bet pēc tā, ka viņi tās izstādes rakstā, avīzē raksta, ka absolvē vai nevar spriest, ka tomēr ir kaut kāda. Kaut kāds beigas tam ir. Es domāju. Kādā formā tas ir bijis, to es nezinu.
Vai ir zināms citās nometnēs kāds līdzīgs piemērs? Vienīgais, ko es zinu, bija Eslingen, bet tur gribēs glaznot mācīja. Bet grafikā nekā līdzīga nav. Jo vienkārši nebija jau kā mācīt. Neviena tik akurāta, tik pedantiska, tik rūpīga, tik iejūtīga. Tāpat laikā kā Sternberga vairāk nebija neviena. Jo daļa izveda, daļa palika šeit. Nu, nebija jau to grafiku, vienkārši ko mācīt. Vai Sternbergam pašam bija līdzi kādi darbi no Latvijas? Bija. Dodoties Bija. Viņam bija līdz pudrītis, viņam bija 1500. gadā smuks tondo vai apaļā formātā zīmēts mācas potes vēl no Pirmā pasaules kara bēgļiem. Viņam bija līdz šis tas, jā. Es pieļauju, ka tikpat kā visi tagad nonāca Liepājas muzejā kopā ar to, ko viņš sastādāja Amerikā. Un tā ir pamatīga kolekcija. Un savukārt milzīga kolekcija palika šeit, apmēram 900 vienību. Daļēji viņa darbi, ļoti daļēji viņa sievas Ērika darbi, kas no 1944. gada līdz 2020. gadam gulēja īsti nevajadzīgi, bet apkopti Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja zinātniskā dokumentācijas centrā. Kas ar viņu sievu notika? Kā lūdzu? Kas ar viņu sievu? Nu, gadījās tas, kas gaida mūs visus. Viņas vairs nav. Savukārt viņa paspēja sakopt un savākt viņu kopējo darbu. Viņa atrada tādu ģimeni, Lemu un Gaismas Ņūmens, kas pēc viņas nāves kopā ar Ērika Sternbergas māsas palīdzību tika savākti. Iespējams, ka kaut kas atpirks no antikvariātiem, uzdāvināt vispirms Liepājas muzejam. Cēs muzejs izstāžu zālē, kuriem tā īsti nebija vajadzīga, jo Sternbergiem nav nekāda sakara Liepājas, kaut kā dāvinātāja bija māca strādājusi Liepājas, atrodas Cēsu jaunajā pilī par pavāri zaudātiem, tad vienīgs iemesls, kad viņš nonāca Reizī. Savukārt viņi nonāca jau pirms gadiem teju vai 20, apmēram. Viņi atrodas Liepājā, un tur arī pamatīgs, apmēram tāda kauzīta, tās labs liek vieniem visu otrs. Viņš katrā ziņā droši vien, ka citu tik strādīgu mākslinieku kā Sternbergu ir diezgan pagrūti iedomāties. Jo tas kvantums ir nesamērīgs viena cilvēka dzīvē. Viņa pat arī Viņa ir, jā. mākslinieci. Viņa bija mākslinieci, viņa galvenokārt gleznoja zīmēja portretus, bet parasti pat Nacionālā Mākslas muzejā viņi netika šķirti, viņi tika jaukti kopā, jo viņa nav beigusi Mākslas akadēmiju, viņa pamācījās, viņa tika studijas pārtrūka, viņa pietrūka naudas par samaksāt par studijām, tad savukārt piedzima dēls, kas atkal atņem laiku. Un tad viņi savukārt šo to ir zīmējuši vācu laikā, zīmējuši portretus trimdas izdevumiem, mācījis drusciņi glaznot Fišbachā, mācījis glaznot Kentucky universitātē, bet droši vien, ka īsu laiku. Tad savukārt Amerikā, kur trūka laba gleznotāja, Kentucky apkārtnē gleznojas dažādi turīgi cilvēku portretus, tiesnešus un līdzīgas personas, bet droši visticamāk, ka tie atrodas šo dzimtu īpašumā. Un Latvijā tā nav nekā, bet kaut kas no viņas atrodas Liepājas muzejā. Tad viņi varēja iztikt no Sternberga. Es domāju, ka viņi iztika pavisam vienkārši Sternbergam, kas mūžā tā īsti netika pie augsta amata, ko pārmet kolēģi, laikam augstskolas vadībai. Viņš palika principā kā docents mūsu izpratnē vai asistents profesors, un visu laiku bija tikai instruktors vai tik vienkārši kā pasniedzējs, kaut gan ļoti iecienīts. Un visticamāk, ka to algu pietika viņiem, jo viņiem bija savu ģimenes mājiņi, bet ģimenes mājiņa bija maza dārza mājiņa, un visticamāk, jo arī kaut kas jau no mākslas tika pārdots. Savukārt tā lielākā tieši Sternberga izstāžu, tās bija viņa mūža beigās, 60, 70 gadi. Un tad savukārt pat, ja viņa aiziet pensijā, izdeva to smuko grāmatiņu, kas stāv ne uz klaviediem, bet uz plaukta pie ieejas durvīm, kurai pirms dažiem gadiem iznāca arī otrais iespiedums. Tā vēl 7 minūtes. Bet, ja Ērika gleznoja tiesnešu un tam līdzīgi personu portretus, tas acīm redzot bija viņas darbs. Droši vien. Kā varbūt, ka viņas darbības šajās jomas. Protams, ja kādam ir brīvs laiks par nākošu vasaru šo, tad doties uz
Leksingtonu un Kentucky apkārtnē pameklēšu dažādu turīgu amerikāņu dzīvokļos. Nezināms piemirst Sternbergas portretus. Tāda iespēja katram ir. Tur jau vajag tiesneši. Ja viņi ir tiesneši, tad var painteresēties arī, vai neteiksim, circuit court mājās tādās vietās, kur tādas gleznas. Droši vien, ka ir. Tur bija laikam viens no mīļākajiem ir tās, kur bija laikam sametuši apmēram 50 tiesneši, lai uzvainot vienu tiesnešu portretu Sternbergu. Visticamāk, no tā arī kaut kas pārpalika. Bet vai jūs esat sazinājies ar Zintu Aistaru? Nē. Viesnīca Aistaru meitu? Nē. Varētu būt, ka viņai, jo, cik es saprotu, Viestars Aistars strādā, viņš Kalnu Zūd dzīvoja, kas ir mana dzimtene. Jā. Viņš strādāja par grafiķi, maizdarba. Bet man liekas, viņš galvenokārt glezno. Nē, viņš gleznoja tā kā latviešu sabiedrībai, viņam bija izstādes un tā, un ik par reti, kad varbūt Kalnu Art Center bija tā kā, vai ne, izstāde. Bet viņa maizdarbs bija tā grafiks, mums vajadzētu Zintu Aistaru sazināties, jo vai es varu palūkt kādu telefonu, Jā, es to sagādātu, un tāpat tās Ričs Rolls strādāja, viņš komerciāli, teiksim, strādāja vienā firmā, nevis mākslums grafiks, bet tieši kā, Jums ir pilnīgi taisnīgi, to es nepieminēju, un laikam taisnīgi. Dažādas zīmējumus, viņiet un tam līdzīgi Daugavas vanagiem. To es zinu. Viņš arī baznīcai vai nezinu. Par Aistaru nezināju, par Lolu zinu. Jā. Visticamāk, ka viņš noderēja tas, ka viņš iemācījās fizikā iespējams visvairāk praktiski. Viņam arī ir meita, vai ne, bet es nezinu, vai Dacei būtu kaut kas no viņa darbiem, bet varētu arī uzzināt to, viņa Floridā dzīvo. Mēs, kas Sarmanība, Zinta izmīt. Kā lūd? Sarman. Kāda Sarman? Nē, Sarman ir viņa brāļa meita, Zinta un Daina ir Viestara Aistara meita. Nu, ļoti labi. Tad paldies par šo sakontaktēšanos. Pētījums turpinās. Paldies visiem par jautājumiem. Liels paldies Jānim par lekciju. Bija ļoti interesanti un jautājumi joprojām ir daudz. Gaidīsim grāmatu. Tas nav ilgi, es domāju, ka nav pat gads vairs atlicis. Brīnišķīgi. Nepotnes apņēmiet. Nākamā gadā izdot un nākamā gadā Sternbergam paliek tieši 25 gadi, kas nemaz nav tik daudz. Tā kā ir pietiekoši vai cienījums iemesls, lai šo grāmatu izdot. Jā, nu tad gaidīsim un tiksimies vēlreiz. Paldies. Paldies.